Mūžam brīvs kāda laime, Jēzus mani atvirdā, lai stātam, bet Kristu piederu. Grēku ķēdēm biju saistīts, bet viņš mani pestīja, dārgais Jēzu tevi slavēju. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime. Mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Mūžam brīvs kāda laime, mani grēki piedoti, ziediet grēcinieki prieka vēsti šo. Arī jūsu noziegumi Golgātā ir maksāti, Jēzus Kristus grēciniekus apžēlo. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Mūžam brīvs es tagad esmu, kad šo dzīvi dzīvoju, Jēzu Kristu Golgota prieka pilnīgu. Kad no rīta vēru acis redzu Dieva svētību, visos darbus redzu viņa vadību. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Mūžam brīvs kāda laime, Jēzus mani atpirkā, nevairs sātam, bet Kristum piederu. Grēku ķēdēm biju saistīts, bet viņš mani pestīja, dārgais Jēzu tevi slavēju. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Mūžam brīvs kāda laime, mani grēki piedoti, ziediet grēcinieki prieka vēsti šo. Arī jūsu noziegumi Golgātā ir maksāti, Jēzus Kristus grēciniekus apžēlo. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Mūžam brīvs es tagad esmu, kad šo dzīvi dzīvoju, Jēzu Kristu baudu prieka pilnīgu. Kad no rīta vēru acis redzu Dieva svētību, visos darbus redzu viņa vadību. Mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, mūžam brīvs kāda laime, Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Jēzus tās mīļi mani atpirkīs. Labrīt vēlreiz arī tiem, kas pievienojās mazliet vēlāk. Es jau kādu laiku atpakaļ zināju, kad šodien man būs jārunā, bet es visu laiku nevarēju izdomāt, par ko runāt.
Un jā, es lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz uzrakstīt sprediķi, jo galva kaut kā vispār negribēja kustēties un domāt. Nezinu, pašai nesanāca izdomāt, bet īstenībā nevajag jau arī, lai tas nāk no mums, vai nevajag jau īstenībā, lai tas vārds nāk no Dieva. Un tad kaut kā Dievs man atsūtīja to vīziju, par ko tad vajadzētu runāt. Šodien arī apstiprināja, kā jau, man liekas, arī pagājušreiz bija tā, kad par ko es izdomāju, par ko runāt, tad arī Dievs apstiprināja tieši pirms dievkalpojuma, kad caur raidījumu lasījumu iepriekšējā reizē. Šodien Dievs man apstiprināja caur to, ko Zanda teica, ka iedrošināja vasaras laikā mūs iet un evanģelizēt un tā, un tad varbūt ne gluži par evanģelizāciju, bet vispār tas mērķis, kāpēc tas būtu jādara. Un tad es domāju par beigām. Dažreiz es domāju par beigām. Es nezinu, vai jūs domājat par beigām kādreiz? Jo visam kaut kādā brīdī pienāk gals, un uz šīs pasaules mēs zinām, ka nekas nav mūžīgs, vai ne? Un cilvēki jau vispār tendēti ir domāt par to, kas notiks pēc tam. Un jā, šoreiz vairāk domāju tieši pasaules beigas, tādas kā šī zeme mums ir. Un pirms es iedziļināšos šajā tēmā, es mazliet vēlos pastāstīt par dažiem sapņiem, par dažām atklāsmēm, ko es esmu saņēmusi no tā kunga. Un tāds pirmais, man šķiet, ka tā bija, es nezinu, 2021. gada ziema, ja es pareizi atceros, kad es vēl nebiju jaunpiedzimusi kristiete, bet es apmeklēju jau kādu draudzi. Es biju ar vienu kāju pasaulē, jo es, kā jau teicu, nebiju jaunpiedzimusi kristiete, daudz ko nespratu. Un ar otru kāju es varētu teikt, ka tas bija pat tādā kaut kādā reliģiskā prāta stāvoklī. Nu jau dēļ draudzes, ko es apmeklēju, bet vienkārši pat, ja man nebija atziņas un tādas izpratnes par garīgām lietām, jo man likās, ka es šeit draudzes, es ļoti gudra vēl likās, ka es varu citus pamācīt, bet Bībeles vispār nelasīju. Nu jā, un Dievs jā, savā žēlastībā, viņš jau redzēja, kādā stāvoklī es biju, jo man bija tādas visādas problēmas, kuras es pat nevarēju atrisināt, bet kaut kā man pusauģu gados jau tika mamma sējusi vārdu, un man bija kaut kur zemapziņā un sirdī tā sajūta, ka Dievs ir tas, kurš var man palīdzēt, un es viņu meklēju, man bija depresija tajā brīdī. Un, jā, es viņu meklēju, un viņš man pārdabiski atbildēja ar sapni, un ko es zinu, ka skaidri tas sapnis nāca no Dieva, vienīgais, kad es varbūt to izpratnu. Nu tā, man nebija līdz galam tā nozīme vēl saprotam, ko tas nozīmē. Tātad tas sapnis ir par plūdiem Valmierā. Es sapņoju, kad es, mans vīrs un man meita, viņa bija vēl maziņa, man liekas, kaut 2 gadi tajā brīdī. Es sapņoju, kad, Valmierā ir, kur ir dzelzs tilts, tur ir tāds mežiņš. Un es sapņoju, ka tā kā pa augšu, kur ir tas tilts, mēs bēgam, jo Valmierā ir liela plūdi. Valmierā ir viss kaut kāds, nezinu, tsunami, kaut kas tāds. Visur tur viss ir aplūdis, baļķi, peldi, īsti pa ceļu nav iespējams pārvietoties. Mēs lecam pāri kaut kādiem baļķiem, lai pārvietotos uz priekšu, lai tiktu kaut kur mazliet tālāk, es nezinu. Un tur vēl daudz cilvēku bēg, bija hauss, bija šausmīgs hauss. Visi kaut kur skrēja, visi kaut kur bēga. Daudz bija nomiruši. Un es atceros tikai to, ka mēs tikām ārā no turienes. Mēs tikām ārā no tā meža, un mēs iznācām tādā kā sausā vietā, bet tas skats bija tāds apokaliptisks, jo viss apkārt bija pelēks, tāds drūms, īsti baigi cilvēki tur apkārt nebija. Bijām tikai es, mans vīrs un meita. Un tad pēkšņi mums tā ejot, mēs visi esam slapi, protams, izmirkuši tur par tiem plūdiem. Es vēl vienu kurpi biju pazaudējusi kaut kā. Un tad pēkšņi piebrauc gaiša mašīna. Man šķiet, ka viņa bija balta, bet varbūt arī gaiša. Un tur sēž iekšā kaut kādas sievietes. Es viņas tā konkrēti neatpazinu kā konkrētas personas, bet līdzībā es sapratu, ka tās ir dāmas no draudzes, ka viņas ir kristietes un ka viņas aicina tagad kāpt iekšā un braukt uz draudzi.
Un man vīrs ar bērnu iekāptē mašīnā, bet es jau, man patīk pucēties, un viņš, kā es tādu braukšu, bez vienas kurpes, izmirkusi, un es zinu, ka tajā vietā, kur es esmu, man netālu atrodas man bērnības māja. Tur es zinu, ka man noteikti stāv visāds drēbes, kurpes, es varu pārģērbties, uzvilkt kaut ko labāku, pirms braukšanas draudz. Un es zinu, ka man tas ir tur patām, un es saku, mazliet pagaidiet, es ātri aizskriešu pārģērbties, un tad brauksim. Un es sapnī skrienu, un kā jau sapnī viss tādā pālēninājumā notiek, es skrienu, nevaru paskriet. Es tieku tagad tajā kāpņu telpā, kur ir tas dzīvoklis, man jātiek augšā līdz 6. stāvam. Un es skrienu augšā pa tām kāpnēm, un man tā kā no kaut kāda 2., 3. stāva visas kāpnes ir nokrāmētas ar mantām. Ar visādām mantām, ar drēbēm, ar kurpēm, ar rotaslietām, ar somiņām, vienkārši visur, krava. Un tas man atgrūtina to augšā tikšanu, es nespēju tikt augšā par tām mantām, un es kāpju augstāk, un tās mantas paliek vairāk, viņas paliek smagākas, un man slīd kājas, un es par tām kāpnēm rāpjos, un es šļūku uz leju ar tām mantām, un es atkal izmisīgi rāpjos, lai es tiktu un varētu pārģērbties. Un tad, kad es tieku līdz kaut kādam 5. stāvam, es redzu, ka 6. stāvs, kur ir tā kā tas dzīvoklis un bērniņas, ka tas stāvs, tas pusstāvs ir pilnīgi tā kā iesēdies zem to mantu smagumu. Un es kaut kā līdz turienai uzrāpjos, un man tagad jātiek pie tām dzīvokļu durvīm, un es to atslēgu tur, un es tā viņu kaut kā uz augšu mēģinu tikt klāt, jo, kā jūs teicat, tas stāvs ir iesēdies, man tās durvis ir augsts, un es netieku, un es saprotu, nebūs, es netikšu. Es saprotu, es nepaspēšu. Es domāju, labi, nekas, kur viss kāpnes taču pilns ar mantām, kaut ko sameklēšu, kaut ko uzvilkšu un skriešu. Un es tagad skrienu atpakaļ, un es tieku līdz tai mašīnai, viņi gaida. Un, kad es atskrien, man acu priekšā, vīrs ar meitu ir iekšā, durvis aizcērtās, tu nokapēji, un viņš aizbrauc. Un tad es pamodos. Un es tā kā nesapratu tā īsti līdz galam, ja, to sapņu nozīmi toreiz, bet, es skaidri zināju, ka tas ir no Dieva, un man bija tā sajūta, ka kad šis ir tas laiks, kad, man ir jābeidz tik ļoti pieķerties materiālām lietām, jo tā īstenībā bija. Es biju kādreiz diezgan, apsēsta, nebaidīšos no tā vārda, reāls bija apsēsta, man liekas, ar to, ka, lai man būtu visas labākās lietas, lai man būtu tur kaut kādas brendu drēbes, lai man, man ļoti patika visādas tur rotas lietas, viss kaut kas. Es jau nesaku, ka dāmas nevar pucēties, tas ir labi dāmām pucēties vienkārši, ja tas jau tā teikt ir viss, kas tev dzīvē ir svarīgs un nozīmīgs, tad tas tev kalpina, tad tas jau vairs nav labi. Tālāk es pārlikšu pie 2022. gada 17. septembra, tā ir man garīgā dzimšanas diena. Jau kādas dienas iepriekš, pirms šī 17. septembra, es toreiz biju Zviedrijā, biju sākus lasīt Bībeli, beidzot, jo es jūtos tā kā tāds putns sprostā. Man bija ļoti, ļoti dziļa depresija, bet, tā kā par to es tagad varbūt tā neiedzināšos. Ja kādam no jums interesē, tad jūs varat iet draudzes YouTube kanālā Dzīvības vārds LV, kur es arī sniedzu savu liecību par to, kā Dievs man atbrīvoja un izglāba no depresijas. Kā, ja kādam tas ir interesanti, varat iet droši noklausīties. Bet tātad 17. septembris. Vīra māte man atsūtīja liecību, video liecību, ko sniedz Bauskas vasarsvētku mācītāja meita Santa Aboliņa. Un šajā liecībā Santa dalās ar savu sapni, kurā Dievs viņai ir parādījis paraušanu. Visa viņas ģimene tika parauta uz debesīm, bet viņa palika te uz zemes. Un viņa tā kā palika uz tiem bēdu laikiem, ja tie pēdējie 7 postu gadi, par kuriem Bībelē ir teikts, ka tik smagi laiki nekad nav bijuši un nekad vairs arī nebūs. Un viņi, protams, tur stāstīja dažādas lietas, ko viņi tā kā tur piedzīvoja, bet tas, ko es vispilgtāk atceros, ir tas, ka par zvēra zīmi, ka viņai kāda balss teica, pieņem zvēra zīmi vai mirsti. Un, kad es noklausījos to liecību, es, protams, piepeši atcerējos to savu sapni, ko Dievs man parādīja kādu gadu pusotru iepriekš, kurā simboliski draudzē aizbrauca, un es paliku. Un beidzot man bija tās bāms, jo es taču centos atrisināt kaut kādas laicīgas lietas, kuras vispār pat nebija svarīgas.
vai tad Dievam ir svarīgi, vai man ir viena kurpe un es esmu izmirkušās drēbēs, ja viņš grib man paņemt mājās. Un es vienkārši pēkšņi, sapratu, es pat iepriekš neatceros, ka es biju dzirdējusi tādu vārdu paraušana, jo pat arī, ja es biju dzirdējusi varbūt to vārdu, tad es noteikti nezināju, kas tas tāds ir un par ko tas ir, bet izdzirdot Santas liecību un atceroties arī to savu sapni, man pēkšņi smadzenēs kaut kas klik, tā kā saslēdzās. Un es sapratu, ka šī pasaule tādā formātā, kāda viņa ir šobrīd, kad viņa mūžīgi jau nepastāvēs. Un es sāku meklēt informāciju par to, kas ir paraušana, kāda būs pēdējie zemes laiki, kā šī zeme beigsies. Un vienu dienu es arī biju iesnaudusies tādā kā pusmiegā, kamēr meita skatījās multenes. Un pēkšņi es dzirdu tā kā trompets, tā kā taušas skaņu, reāli kā bazūni. Un es satrūkstos no miega, jo es saprotu, ka tas, tu pilnīgi jūti garā, ka tas kaut kas neparasts, ka tas nav tāpat vien. Un es sāku meklēt, no kurienes šī skaņa nāca. Es, protams, skatījos ārā pa logiem, vai kāds tur nav, nezinu, ielas muzikants patrāpījies ar trompeti. Protams, ka tur neviena nav. Es pat attinu multenes uz apakaļ, lai, pārliecinātos, ka tiešām tā skaņa nenāca no turienes. Bet tad es sāku, lasīt atklāsmes grāmatu Bībelē, un varētu īstenībā teikt, ka caur šo grāmatu arī atgriezos, jo tad manī parādījās atklāsme. Un ko Bībele saka par beigu laikiem un kāpēc mums kā kristiešiem tas īstenībā ir ļoti svarīgi? Tad, daudziem cilvēkiem īstenībā ir jautājumi par pasaules galu, kad un kā tas notiks. Es atceros arī jau kopš es maza biju, man ģimenē neviens vēl nebija kristietis, bet man liekas, ka 2000. gadā solīja pasaules galu, tad vēl kaut kad tur solīja pasaules galu, kaut kādā 12. gadā, laikam, kaut kāds tur māju kalendārs, es nezinu. Es atceros arī, kā mazs bērns, man bija 2 gadi, šorīt jau runājam, man ļoti agras atmiņas ir, es ļoti ātri sāku runāt, visu atceros. Un es atceros, kad mamma teica, šodien būs pasaules gals 2000. gadā. Un es mammai saku, kas, ko? Viņa saka, nezinu, varbūt būs kaut kāds sprādziens, varbūt būs kaut kāds meteorīts. Viņa saka, tā jau tikai saka, tad jau redzēsim. Un es stāvu pie logu un visu laiku skatos debesīs, vai tā būs tas meteorīts. Tā kā Emīla nedarbos, kad tā komēta nāks. Un, mēs esam dzirdējuši un lasījuši par 4 apokalipses jātniekiem, arī par tām kaut kādām trakām demoniskām būtnēm, kas mocīs zemi, un par to, ka šī pasaule aizies bojā liesmās. Es teiktu, ka pāruna ap šo tematu vispār ir liela interese, jo to jau arī nereti atspoguļo filmās ar tādiem interpretējumiem kā kaut zombiju apokalipse, ciplanētieši atbraucinieki ar zemi vai atomkarš vai vienkārši zemi sabojājās tā, ka cilvēki pārceļās uz Marsu. Bet pēc tā, ko mēs varam izlasīt Bībelē, mēs zinām, ka visi tie iepriekš minētie varianti ir nepareizi. Un patiesībā tas, ko mēs pēc rakstiem varam saprast, ir tas, ka visā pasaulē sabiedrība un valdības sabruks un cilvēks gandrīz vai iznīks no tās nāves un no tām sēkām, kas te notiks. Tātad Bībelē ir rakstīts par specifiskiem sodiem, jeb Dieva dusmībām, kas tiks izlieti par zemi. Un šiem sodiem ir dažādas kategorijas. Un vadoties pēc atklāsmes grāmatas, kas ir tātad Bībeles pēdējā grāmata, būs 7 zīmogi, 7 bazūnes un 7 dusmības kausi. Tātad kopā būs 21 sods, kurā Dieva dusmība tiks izlieta pār šo zemi. Un šobrīd ir ļoti svarīgi saprast to, ka vēl ir žēlastības laiks. Vēl ir žēlstības laiks, un Dievs ir tik ļoti pacietīgs, ka viņš dod cilvēkiem iespēju, viņš dod apžēlošanu, iespēju atgriezties no grēkiem un atgriezties pie Dieva. Bet mums ir arī jābūt realistiskiem un jāsaprot, ka tas laiks tuvojas, kad Dieva pacietība būs beigusies un kad viņš arī nāks un dos pasaulē taisnu tiesu, kāda tā ir pelnījusi. Jo, bet pirms tam man arī jāpasaka, ka, protams, es nezinu ne laiku, ne stundu, kad tas notiks, jo cilvēkam tas nav atklāts, to zina tikai Dievs. Bet Jēzus mums ir teicis skatieties uz vīģes koku. Un es nezinu, kaut kā man tas sajiet kopā ar Izraēlu. Man tā liekas, kad tas varētu simbolizēt Izraēlu, kad skatieties, kas notiek Izraēlā. Un, protams, pēc pēdējo laiku notikumiem visiem mēs zinām, kad, Dievs, kas dišs tur nenotiek. Un, kad
Man liekas, ka pēc tā, kas tur notiek, mēs varam spriest, ka tas laiks jau tik daudz vairs nav palicis, jo es arī daudz reizes jau esmu šo frāzi teikusi, un es viņu vēlreiz teikšu, ka ja Jēzus jau pirms 2000 gadiem teica, es nāku drīz, cik tad tuvāk vēl tas laiks ir tagad? Vai ne? Un pirmā rakstvieta, visas mūsu šodienas rakstvietas būs no Jāņa atklāsmes grāmatas, tāpēc jūs varat atvērt Jāņa atklāsmes grāmatu, sāksim ar 5. nodaļu. Atklāsmes grāmata 5. nodaļa, 1. pāns. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogotu 7 zīmogiem. Šajā nodaļā mēs varam izlasīt par to, ko Dievs debesīs atklāja apustulim Jānim, vienam no Jēzus 12 mācekļiem, un viena no tām lietām, ko viņš redzēja, bija kāds rakstu rullis, kas bija aizzīmogots ar 7 zīmogiem, un vēlāk arī lasot to pašu atklāsmes grāmatu, Jānis redz, kā katru reizi, kad viens no šiem zīmogiem tiek atdarīts debesīs, kad kaut kas notiek uz zemes. Un tagad vienkārši iziesim cauri visiem tiem zīmogiem un visam, kas tur ir rakstīts. Atklāsmes grāmata 6.1. Atklāsmes 6.1. Mēs lasām to, ka Jēzus ir tas, kurš atver šos zīmogus, un tie pirmie 4 zīmogi ir tie, kas palaiž darbībā 4 apokalipses jātniekus. Ja? Un tātad, kad tiek atvērts pirmais zīmogs, kas tālāk jau ir 6.2, tur rakstīts tā. Es redzēju raugi, balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops. Viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Mums latviešu valodā ir rakstīts uzvarēdams un lai uzvarētu, bet angļu valodā ir to conquer, tā kā iekarot. Iekarotams un lai iekarotu angļu tulkojumā. Un par šo jātnieku un zirgu man tā īsti komentāri varbūt pašai nav, jo tas ir arī reāli viss, kas par viņu ir pateikts, viens teikums. Taču es zinu, ka ir daži kristieši, kas uzskata, ka šis jātnieks kaut kādā mērā simbolizē antikristu, jo viņš izskatās tīrs un tāds balts, un viņam galvā ir kronis, bet viņš izies un iekaros pasauli. Tālāk, 2. zīmogs tiek atvērts, turpat nākamā rakstvieta, un tur ir rakstīts, izgāja cits zirgs, ugunssārts. Un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Un atkal nekas daudz varbūt nav par viņu paskaidrots, bet teorētiski tas varētu būt par to, ka pasaules iedzīvotājs atcelsies cits pret citu gribēs noslektēt, kā arī mums ir jau iepriekš teiks, ka pēdējos laikos būs tā, kā Jānis teica, ka cilvēkiem sirds būs nocietināts, kad brālis nodos brāli, tad principā tas tā arī varētu būt, ja ka cilvēki vēlēsies citu nogalināt, vai arī simboliski tas varētu būt tā, ka par valdību varbūt, kas visādos veidos mēģinās cilvēkiem atņemt mieru. 3. zīmogs, atklāsmes 6, 5-6. Kad viņš atdarīja 3. zīmogu, es dzirdēju 3. dzīvo būtni sakām, nāc! Es redzēju un raugi, melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi 4 dzīvo būtņu vidū sakām, mērs kviešu par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju. Tas ir apmēram tāda, viena kviešu tiesiņa par dienas algu. Un vienkāršiem vārdiem sakot, izstāsta, ka šis jātnieks simbolizē badu, un ēdiens šajā laikā būs vienkārši abnormāli dārgs. Un cilvēki cilvēki visticamāk mirs no tā, kad viņiem vienkārši nebūs ko ēst, jo interesanti pagājušajā gadā es redzēju tādu sapni, kad Dievs man parādīja, līdzībā, es domāju, bet, ko var zināt, tieši to, kad milka šokolāde maksā 200 eiro. Pēkšņi, vienas nakts laikā. Iepriekšējā dienā es viņu pirku tur, nezinu, pa eiro 70, nākamajā dienā es ievēju veikalā un milka šokolādi mazā tāfelīti maksā 200 eiro. Bau! Bet, nekas jau vairs laikam nepārsteidz šajās dienās. Un vēl Dievs man parādīja arī tie sapnī, kad pārtika nebūs ilgtspējīga. Viņa būs sabojāta, saindēta. Viņa nevarēs ilgi uzglabāt tādā veidā, mēs nevarēsim īsti izveidot nekādus krājumus. Jo es arī redzēju, kad iepriekšējā vakarā tu pagatavo kaut ko pārēd, no rīta tas viss jau ir izmetams. Sabojājies. Un
Jā, tālāk pēdējais jātnieks, jeb 4. sadarītais zīmogs, kā lasam tālāk atklāsmes grāmatā 6:8. Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle un tika dota vara pār 4. tiesu zemes, nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Citos tulkojumos es dzirdējusi arī, ka to sauc par bālo vai bālu zaļo zirgu, nav svarīgi. Bet jā, teologi, bībeles pētnieki uzskata, ka šis attēlo to, kāda apstākļa tad būs pēdējos laikos un paredz, ka tieši pēc šī jātnieka iznākšanas zemes populācija samazināsies par vismaz 25%, jo kā jau tur bija rakstīts, ka tiks dot vara par 4. tiesu zemes, nokaut ar zobenu. Tātad tas nozīmē, ka vismaz 25% cilvēku mirs no kara, no bāda, no sērgām, no visu kā. Un tādam ieskatam šobrīd statistika liecina, ka 2025. gadā visas pasaules cilvēku populācija pārsniedz 8 biljonus cilvēku skaitu. Biljonus, tā ir rakstīts. Jā, miljardus. Un tātad vismaz 2 miljardi cilvēku, ja pēc šī brīža statistikas, tad vismaz 2 miljardi cilvēku zaudēs dzīvību. Tas ir nenormāli daudz. Un tas ir tikai, kad izjāc šis 4. jātnieks, nemaz nerunājot par to, kas būs vēl priekšu. Tālāk, 5. zīmogs, atklāsmes 6, 9 līdz 10. Kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami: cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai adusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Principā viņiem tika pateikts, lai uzgaida mazliet, jo ir vēl kādi Dieva bērni, Dieva kalpi, kuriem ir jāmirst. Pirms citi mocekļi, kas jau tika nokauti pagātnē, taptu atriepti, un tas liecina, ka būs ļoti daudz kristiešu nāves iespējams, ka tajā mirklī pasaule vispār paliks bez kristiešiem. Tālāk, 6. zīmogs tiek atklāts, atklāsmes 6, 12 līdz 17. pants. Un es redzēju, kad viņš atdarīja 6. zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā sarmais, viss mēnesis tapa kā asinis, debesis krita, zvaigznes krita uz zemi, kā vīģis kokam stipra vēja kratītam krīt negatavi augļi. Un debesis savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varanie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās sacīdami kalniem: krītiet uz mums un apslēpiet mūs no tā kunga vaiga, kas sēd goda krēslā, un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt. Tātad te mēs lasām par tādām globālām apokaliptiskām traģēdijām, kas notiks. Un par 7. zīmogu mēs varam izlasīt atklāsmes grāmatā 8, 1 līdz 5. pants, 8, 1 līdz 5. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs uz kādu pusstundu. Un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnas. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmie dūmi ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce. Tālāk, tad tālāk pārējām pie 7 bazūnēm un sodiem, ko tās nes zemē. Un kā atklāsmes 8.2 ir rakstīts, un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnas. Un tad tālāk lasīsim, ka notiek ļoti specifiski notikumi, kad katrs no šiem eņģeļiem puš savu bazūni. Tad par pirmo bazūnu varam lasīt atklāsmes grāmatā 8.7. Un pirmais bazūnēja, un krusta un uguns asinīm sajaukta, tika mesta uz zemi, 3. daļa zemes sadega,
trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Tātad mēs redzam, ka trešdaļa no visa zaļā principā vienkārši tika sadedzināta. Tālāk, un otrais eņģelis bazūnēja, un kā liels kalns degošs ugunīs tika gāsts jūrā, trešdaļa jūras tapa par asinīm, un trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Un te izstāst, iespējams, kaut kāds, nezinu, kosmisks ķermenis varētu uzkrist zemē. Jā, kas arī tātad padarīt trešdaļas visus jūras okeānus par dzīvībai nederīgu, un, kā redzam, arī trešdaļa kuģu tika iznīcināti. Tālāk, 8, 10 un 11. Trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds bija Absints, un trešā daļa ūdeņu tapa par vermelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūgti. Un atkal redzam, ka kaut kas meteora veidīgs krīt un padara trešdaļu ūdens nelietojumu uzturam. Tātad gandrīz vai jau nebūs ko padzerties, un tam atkal sekos daudz nāvis. 8.12 ir teikts, un 4. eņģelis bazūnēja, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnesis, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās, jo trešā daļa tapa tumša, un dienas trešā daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Tātad pēc šīs bazūnes naktis paliks garāks un pārņems principā 1/3 diennakts daļu. Un ja mums tagad vasarā normāli ir gaišs jau kodos 4 no rīta un tumšs paliek tikai ap 10, tad tas saruktu no kaut kādiem 4 no rīta un pusdienas laikā jau iestātos nakts. Un atklāsmes grāmatā 9, 1 līdz 12, kad būs tāda garāka rakstuvieta. Un bazūnēja 5. eņģelis, un es redzēju zvaigzni krītam no debesīm uz zemi. Tai tika dota bezdibeņa akas atslēga, tā atvēra bezdibeņa aku, un no akas pacēlās dūmi kā liela cepļa dūmi. Aptumšojās saule un gaiss no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņi uz zemi, un tiem tika dota vara, līdzīgi zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem nemaitāt ne zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmoga. Tiem tika dots ne viņus nokaut, bet mocīt 5 mēnešus ilgi, un viņu mokas līdzīgas mokām, kad skorpions sadzēlas cilvēku. Tad tādīs dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi gribēs mirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Sīseņi līdzīgi zirgiem, kas jūgti karam, uz to galvām ir kā vainagi zeltam līdzīgi, un to sejas kā cilvēku sejas. Tiem mati kā sieviešu mati, un zobi kā lauvas zobi. To bruņas līdzīgas dzelzs bruņām, un to spārnas vīkstoņi kā ratu troksnis, kad daudz zirgu skrien cīņā. Astis tiem līdzīgas skorpioniem, tiem arī ir dzeloņi, to astēs ir to spēks cilvēkus mocīt 5 mēnešus ilgi. Pār tiem ir ķēniņš, bezdibena eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apolions. Pirmais vai ir pagājis rauki, pēc tam nāk vēl 2 vai. Tad redzam, ka pēc 5. bazūnas no pazemes izlīdīs demoniskas radības, kas 5 mēnešus mocīs cilvēkus ar tik ļoti lielām sāpēm, ka viņi gribēs nomirt, bet viņi vienkārši nespēs nomirt. Kad skorpions iedzēs, es dzirdēju, ka var iestāties paralīze, tā kā iespējams, kad viņi būs paralizēti. Tā kā es jau nezinu, kāds iztīsies, bet tā varētu būt. Ja tās astes dzēlēns ir līdzīgs skorpionam, tad viņi būs ļoti, ļoti lielās sāpēs, viņi gribēs nomirt, bet viņi nespēs nomirt. Un kā redzam, tad arī Dievs ir šiem demoniskām radībām Dievs noteikumus, viņam ir noteikumi, viņi nedrīkst aizskart nekādu zaļo dabu, un viņi arī nedrīkst aizskart tos cilvēkus, kuriem ir Dieva zīmogs. Tālāk, atklāsmes grāmata 9, 13 līdz 21. Un 6. eņģelis bazūnēja, un es dzirdēju balsi no zelta altāra 4 stūriem Dieva priekšā sakam 6. eņģelim, kam bija bazūni. Atraisi 4 eņģeļus, kas saistīti pie lielās upes Eifrates. Tad atslabināja 4 eņģeļus, kas bija gatavi noliktā stundā, dienā, mēnesī, gadā, nokaut 3. daļu cilvēku.
Jātnieku pulka skaits bija 2 reiz miriādes. Es redzēju viņu skaitu, un tā es skatā redzēju zirgus un tos, kas uz tiem sēdēja, kam bija ugunīgas, tumši zilas un sēra dzeltenas bruņas, un zirgu galvas kā lauvu galvas, un no tām mutēm nāca uguns, dūmi un sērs. Ar šīm 3 mocībām tika nokauta 3. daļa cilvēku ar uguni, ar dūmiem un ar sēru, kas nāca no to mutēm. Jo zirgu spēks ir to mutēs un to astēs, to astēm līdzīgi čūskām ir galvas, ar kurām tie nes postu. Visi citi cilvēki, ko nenokāva šais mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta, sudraba, vāra, akmens un koka elpu tēlus, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām. Tad ļoti skumji ir redzēt to, kad notiek tādas mocības un cilvēki tik un tā atsakās atgriezties pie Dieva. Tātad šie 4 eņģeļi, kā tur rakstīts, te noteikti, kad ir kritušie eņģeļi, kas tiek atbrīvoti, jo mēs pēc kā varam spiest, ka tie kritušie eņģeļi ir dēmoni, jo labos eņģeļus taču nevajag saistīt, vai ne? Un tad tika pārlaista arī armija, kā bija teikts, 2 reiz miriādes, tie ir 200 miljoni. 200 miljonu liela jātnieku armija, un Jānis apraksta šos jātniekus, ka tiem ir tās ugunīgas, tumši zilas un sēra dzeltenas bruņas, un tie zirgi būs ļoti īpatnēji. Tiem galvas kā lauvai, viņi izelpo uguni, dūmus un sēru, un viņiem būs čūsveidīgas astis, kurām spēks nodarīt pāri cilvēkiem. Tad šajā rakstvietā minētie zirgi var būt burtiskas dēmoniskas armijas būtnes, kas tiek palaistas uz zemi, vai arī tas var būt kā raksturojums kādai advancētai, varbūt militārai karamašīnai, ko Jānis vienkārši aprakstīja kā mācēja, jo, protams, ka pirms 2000 gadiem tādu lietu vēl nebija, varbūt viņš vienkārši aprakstīja, kā viņš mācēja. Mēs tā kā to nezinām. Un 7. pēdējā bazūne ir aprakstīta tā. Un 7. eņģelis bazūnēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauc: Pasaules valstība ir nonākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītajam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecāji, kas sēd Dievu priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu sacīdami: Mēs tev pateicamies, kungs Dievs, visu valdītāji, kas esi un kas bija, ka tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca tava dusmība, un tā stunda, kur tiesās mirušos, un kur algu saņems tavi kalpi, pravieši un svētie un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšana tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsi spēku un grāvieni, zemestrīce un liela krusa. Un tātad visbeidzot mums būs arī šis 7 dusmības kausu sods, par ko ir rakstīts Atklāsmes grāmatā 16. nodaļā. 16.1 ir rakstīts: Es dzirdēju, stipra balss templī sauca 7 eņģeļiem: Eita un izlejiet 7 Dieva dusmu kausus pār zemi. Atklāsmes 16.2 ir rakstīts: Pirmais gāja un izleja savu kausu pār zemi. Tad piemetās ļauni, nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņu tēlu. Turpat 16.3, otrais kauss. Otrs izlēja savu kausu pār jūru, un tā kļuva par asinīm, kā miroņa asinīm, un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Atcerieties, ka tikko runājām par to, ka pie otrās bazūnes trešdaļa ūdeņi jau pārvērtās asinīs. Nu tad šis dusmu kauss liks visām jūrām, visiem okeāniem pārvērsties asinīs. Un 16.4. Trešais izlēja savu kausu upēs un ūdens avotos, un tie kļuva par asinīm. Tas nozīmē, ka šajā brīdī jau dzeramais ūdens būs ārkārtīgs retums, un godīgi ir grūti iedomāties, kur vispār cilvēki tad varēs atrast ūdeni dzeršanai. Tālāk Atklāsmes 16.8 līdz 9. Ceturtais izlēja savu kausu pār sauli, tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēkus ar uguni.
Tā sadega cilvēki lielā karstumā, bet tie zaimoja Dievu vārdu, kam ir vara pār šīm mocībām, un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. Tātad ne tikai cilvēkiem praktiski vispār nebūs iespējams padzerties, viņiem nebūs pieejams ūdens, bet viņi arī tiks mocīti nežēlīgā karstumā, jo saule dedzinās. Tālāk, 16.10. 5. izlēja savu kausu pār zvēra troni, tad viņa valstība tapa tumša, un tie aiz sāpēm sakoda savas mēles. Tad, kad šis kaus tiks izliets pār Antikristu un pār viņa valstību, tad tā piepildīsies ar tādu vēl dziļāku, pārdabisku, pilnīgi tumsu, un pēc aprakstītās spriežot, tas izraisīs ļoti daudz lielu ciešanu cilvēkiem. Atklāsmes grāmata 16, 12 līdz 16. 6. izlēja savu kausu lielajā Eifratas upē. Tad izsīka tās ūdens, lai ceļš būtu sagatavots ķēniņiem no saules lēkta puses. Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no vilku spraviešu mutes iznākam 3 nešķīstus garus kā vardas. Tie ir ļauni gari, kas dara brīnumus. Tie aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai Dieva visu valdītāju lielajā dienā. Redzi, es nāku kā zaglis, svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Viņš tos sapulcināja kādā vietā, ko ebreju valodā sauc par Harmagedonu. Šī kausa izliešanas sekas tātad ir tās, kad Eifratas upe pilnībā izžūst, kas ar citu jau vairākus pēdējos gadus arī notiek, kad Eifratas upe tiešām strauji izsīkst. Protams, tas tiek norakstīts uz globālām pārmaiņām, bet patiesība ir tāda, ka viss vienkārši iet uz pravietojumu piepildīšanos. Un izskatās, ka tā arī būs tā vieta, kur notiks tā slavenā pēdējā kauja, jeb Armagedons. Un tālāk atklāsmes 16, 17. līdz 21. pants, tā rakstīts tā. 7. izlēja savu kausu gaisā, tad atskanēja stipra balss no tempļa goda krēsla, ir noticis. Un cēlās zibeņi, atskanēja balsis un pērkoni, un notika liela zemestrīce. Tik liela, kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo zemes virsū. Lielā pilsēta saplaisāja 3 daļās, pagānu pilsētas sagruva. Lielā pilsēta Bābele tika pieminēta Dieva priekšā. Viņš lika tai pasniegt savas dusmības vīna kausu. Visas salas pazuda un kalnu vairs nebija. Liela krusa ar daudz mārciņu smagiem graudiem krita no debesīm uz cilvēkiem, bet viņi zaimoja Dievu krusas briesmu dēļ, jo tās posts bija ļoti liels. Iedomājieties, visi kalni pazudīs, visas salas pazudīs. Un tur bija rakstīts par to ļoti lielo krusu, vairākas mārciņas smagu. Es vienkārši izdomāju iegūglēt, tā kā pameklēt. Man interesē, cik tā liela ir tā lielā krusa. Un es atradu, ka tā varētu būt apmēram viens tas krusas grauds 34 kg smags. Tā tiešām ir ļoti liela krusa. 32 tā. Jā. Un tātad pēc tam, kad pēc šo dusmības kausa izliešanas sekos Jēzus otrā atnākšana. Sātans tiks ieslēgts ellē uz 1000 gadiem, būs miera 1000 gadi, kur Jēzus valdīs. Tad, protams, būs Sātanā izlaušanās no elles, viņa pēdējā sacelšanās pret Dievu, un būs lielā tiesas diena. Būs jaunās debesis, jaunās zemes un jaunās Jeruzalemes iestādīšana. Tātad, kāds būs pasaules beigas, tad, kā jau mēs lasījām, to var iedalīt 3 soda veidos, 7 zīmogi, 7 bazūnes un 7 soda kausi. Protams, ka es pieskāros tai tēmai ļoti virspusēji, tikai tiešām, lai paskaidrot šīs rakstvietas, jo tur vēl ir ļoti daudz kamā iedziļināties, bet varbūt, es nezinu, ja Dievs dos savā žēlstībā, varbūt kaut kad uzsāksim Bībeles studijas un par to parunāsim plašāk. Es centos būt pēc iespējas tiešāk ar to tekstu, jo es zinu, ka daudziem zinātniekiem ir atšķirīgi viedokļi par to, kas notiks, kā arī par visu laiku, kad tas notiks, kā jau mēs būt, bet mēs zinām, kad tas notiks, to stundu un to laiku zina tikai Dievs, bet viņš dod zīmes, lai mēs pēc tam varētu spriest. Un galā, kas attiecināms uz šo tēmu, manuprāt, ir pāris punkti,
ko kristiešiem ir svarīgi atcerēties. Tātad, pirmais. Šis ir iemesls, kāpēc ir svarīgi pasludināt evaņģēliju. Jo Dievs ir kungs un viņš ir taisnīgs valdnieks par šo pasauli. Un nav noslēpums, kad viņš atgriezīsies un viņš visu sakārtos. Bet mūsu uzdevums ir sludināt Dievu vārdu, lai cilvēki varētu tikt glābt no tām dusmām, par kurām mēs tikko lasījām. Jo Dievs nejoko, tā ir rakstīts viņa vārdā, ka tas viss notiks. Un tas viss arī notiks. Vienkārši arī daudz kristiešu šobrīd ir tik komfortabli tajā, kad mēs esam glābti, viss ir forši, mēs atnākam sestdienā vai svētdienā, mēs paceļam rokas, mēs slavējam Dievu. Ar mums viss ir kārtībā vienalga par tiem citiem, bet nav vienalga. Es gribētu, lai jūs draugi, lai jūs rādnieki, lai jūs kolēģi, vienalga, ja kurš cilvēks vispār paliek uz tādām mocībām, es negribētu, man sirds sāp. Un žēl to, kas paliks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs sludinam evaņģēliju, lai cilvēkiem būtu iespēja tikt glābtiem. Tāpēc es vispār jums šodien to stāstu. Un otrais punkts. Lai gan arī visas tās iepriekš aprakstītās lietas, kas notiks, viņas izklausās ļoti baisas, tās tomēr ir Dieva dusmas, un Dieva dusmas nekad nebija paredzētas, lai viņas tiktu izlietas pār Dieva bērniem. Mums ļoti svarīgi to atcerēties. Un Dievs parūpējās, lai glābtu nāsus no plūdiem, un Dievs arī neiznīcināja Sodomu un Gomoru, kamēr leds nebija atstājis pilsētu. Tāpēc mums ir jātic, ka Dievs arī mūs pasargās, jo ja jums ir ticība Jēzum Kristum, ka viņš nomir par jūsu grēkiem, tad jūs būsiet pasargāti no šīm Dieva lielajām dusmām. Jo šīs dusmas ir paredzētas tiem, kur ir Dieva pretinieki, tiem, kur ir atbildīgi par nevainīgu asins izliešanu. Tādēļ es šodien ar to dalos, lai iedrošinātu kristiešus sludināt Dievu vārdu, lai mēs varētu katram pastāstīt evaņģēliju, kur un kad vien vispār ir iespējams. Un kā jau Zana pirmī teica, tagad ir vasara, cilvēki ir ārā, viņi apkārt visu kaut ko dara. Nu nav tā, ka tev nav nekāda iespēja dienā kaut vienu cilvēku satikt un viņam pasludināt Dievu vārdu. Tāpēc, ja arī tu kādreiz sāc bažīties par to, kas notiks nākotnē, tad es gribu, lai tu iepauzē un atceries, ka neskatoties ne uz ko, kas notiks nākotnē, tu vari atrast mieru tajā, zinot, ka Jēzus tev mīl. Un nobeigumā es vienkārši gribētu, ka mēs kopā palūdzam. Dārgais debes Tēvs, es tev pateicos, kungs, ka tu kā mums, kā saviem bērniem, esi devis zināt, kungs, svarīgas lietas, Tēvs. Un es tev lūdzu, Tēvs, šo visu zinot, kungs, lai mēs varētu tiešām bez bailēm droši iet un evaņģelizēt un pasludināt tavu vārdu, kungs. Lai mēs varētu bez bailēm droši iet, kungs, un cilvēkiem darīt zinām, kungs, tevi un tavu vārdu, kungs, un tavu labo vēsti, Tēvs, lai tagad, kamēr vēl ir šis žēlstības laiks, kungs, lai cilvēki varētu atgriezties pie tevis pēc iespējas vairāk, kungs, jo tu jau nebija to domājis priekš cilvēkiem, kungs, tā nekad nav bijis paredzēta cilvēkiem, kungs, tās viss ir grēks, sekas, Tēvs, tāpēc mēs tev lūdzam, dārgais, kungs, pieskaries un palīdz, kungs, lai tiešām mums nebūtu kauns, kungs, lai mums nebūtu šīs domas, Tēvs, ko par mani kāds padomās, kungs, lai mums nebūtu kauns no tava vārda, kungs, lai arī tev nebūtu kauns no mums, Tēva, priekšā, kungs, kad tu nāks otrais, Tēvs. Aleluja tev, kungs, mēs tev dodam visu slāvu, kungs, piepild mūsu sirds ar tām slāpēm, kungs, ar uguni, kungs, ar šo dedzību, iet un pasludināt tavu vārdu, kungs, cilvēkiem. Iet un pasludināt, kungs, un palīdzēt cilvēkiem, kungs, tuvoties tev, lai nevienam nebūtu jāpiedzīvo šīs briesmīgās lietas, kungs, jo es ticu un es zinu, ka tu vēlies glābt visus cilvēkus, kungs. Tiešām sagatavo cilvēku sirds, lai viņi būtu atvērti evaņģēlijam, kungs. Piesūt mums Tēvs tos cilvēkus, kungs, kurus tu zini, ka viņiem ir jādzird, ka viņiem ir atvērts sirds, kungs. Tik tiešām, kungs, arī palīdz mums tiešām mūsu drosmēni nenoplakt, ja mēs redzam, ka varbūt kāds cilvēks uzreiz nepieņem to, ko mēs viņam stāstam, kungs. Jo tik tiešām cits stāda sēklu, cits aplaist šo sēklu, kungs, bet tu esi tas, kurš nopļauj viņu, kungs. Tāpēc tiešām, kungs, iedrošina katru sirdi un aizdedzina Tēvs, lai mēs nebaidītos, lai mēs vienmēr būtu gatavi iet un kalpot Tev, kungs. Iet un kalpot Tev, kungs.
ar to, ko tu esi teicis, ka mēs iesim un darīsim par mācekļiem visas tautas Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies.